Sveiki! Šodien mēs gatavosim biezpienas atcepumu. Pirms gatavot mīklu, uzkarsēsim krāsni jau uz 180 grādiem. Atcepumu pagatavošanai jums būs nepieciešams 45 minūtes. Jums būs nepieciešams 360 g biezpienas, 2 ēdamkarotes manna, 2 olas, pusotra ēdamkarota milti, pusi tejkarota cepamā pulvera, nedaudz spiesta veitnes ieziešanai, 1/3 glāzes piena, 1/3 glāzes cukura un nedaudz rīvētas citronu mizmas. Darbu mēs sākam ar biezpienu izberšanu caur sietiņu, lai masa būtu ne tik ļoti graudaina. Un vislabāk ir izvēlēties lielveikalos iekārtojamo biezpienu, jo viņš nav tik graudains. Tad atsevišķi saplūcam 2 olas ar cukuru. Pievienojam 1/3 glāzes cukuru. Un to mēs visu sakujam. Pievienojam 2 ēdamkarotes mannu, sakujam. Pusotra ēdamkarota miltus. 1/3 glāzes piena. Un cepamo pulveri. Nepilnu tejkaroti. Visus ingredientus sapņojam viendabīgā masā un tad pievienojam biezpienam. Tātad masa nesanāk pārāk bieza. Nevajag baidīties, ka viņi ir tādi paššķidra, tas ir normāli. Tad mums būs nepieciešams rīvētās citronu mizmas, apmēram pusi citronu mizmas. Pievienojam masai. Masa mums ir gatava. Ņemam cepamtrauku, ieziešam veidni ar sviestu, ietaukojam, lai nepiecepās. Un visu masu liekam droši iekšā. Tā kā mums nav pārāk daudz masas, mēs ļoti lielu veideni neņemam. Vidēji izmēru apmēram 6 cilvēkiem šis deserts būs. Un tad vēl mazs noslēpums, lai būtu mazliet treknāks un tāda brūnāka tā virsiņa. Mēs varam mazas sviesta pikucīšus arī uzmest pa virsu. To, kas jums paliek pāri pēc veidnes ieziešanas, tādus mazus kristīšus. Masa ir gatava cepšanai. Liksim krāsnī 30 minūtes 180 grādos. Lūk, šāds izskatās atcepums pēc 35 minūšu cepšanas. Un to var pasniegt gan atdzesētu, gan siltu, ar dažādām mērcēm, vai pie tējas, brokastīs, kā desertu arī, vai vakariņās. Labu apetīti!